Klāt mans mājas ar IKEA noslēdzošā sērija. Nu, kā tev šis viss piedzīvojums patīk? Tas tiešām bija piedzīvojums, aizraujošs piedzīvojums. Man ļoti patīk ciemoties citu cilvēku mājās, un šī bija tā iespēja darīt to vēl televīzijā, tā kā superīgi. Nu, man liels prieks par to. Noteikti mēs novērtējam visus tavus vērtīgos padomus un ieteikumus, un, protams, mēs jau lēnām tuvojamies svētkiem. Tāpēc priekš tādu sezonas noslēguma raidījuma es esmu sarūpējis tādu skaistu, viesmīlīgu telpu, ko mums uzlabot. Super. Viesistaba. Viesistaba. Ar kamīnu. Ziemassvētkiem, cik atbilstoši. Tieši tā. Nu, ko? Ejam skatīties. Mēs esam Dārta, Gatis, Rēzija un jaunākais ģimenes loceklis, kur ir Teodors. Mēs šajā mājā dzīvojam jau 2 gadus, un pavisam nesen mēs... Apstājāmies. Jā, arī tepat mājās, dārza ballītē. Ikdienā gan mēs esam autoinstruktori. Ikdienu pavadam mašīnā, un tāpēc ir ļoti forši, ka mēs varēsim pārveidot mūsu viesistabu, kurā mēs pavadam savu brīvo laiku. Ikdienā Gatis ir darbā, un vakarā tikai nāk uz mūsu viesistabu. Bet pa dienu es palieku mājās ar Rēziju, un tad mēs te arī visu piedzīvojam. Šeit mēs zīmējam, daudzamies, tāpēc mums tas paklājs arī ir tāds svarīgs, jo galds tiek aizstumts prom, un tad te var spēlēties ar klučiem, ar mīkstajām mantām, un Teodors visam pievienojās. Šī ir mana vecāka māja, un vecāki ir atraduši sev brīnišķīgu dzīvesvietu laukos šobrīd. Un tāpēc arī ir tas interjers, ir kaut kas no vecākiem palicis, ir kaut kas mans, kaut kas Gata, un tas viss kopā ir izveidojis šo viesistabu. Ir lielisks laiks, lai arī sākt kaut ko jaunu un izveidot savu īsto viesistabu, kur katram ir vieta. Man patīk noteikti, jo ciekārtojums ir tāds ļoti, man liekas, loģisks. Kā visiem, ja, tur pie vienas sienas divāns, pie vienas televizors un viss. Gribētos jau to visu bišķicīt atsveidzināt. Man iepriecinātu, ja šajā telpā katram būtu savs stūrītis, kad Rēzija ir, kur parotaļāties, kad mums ir, kur pamīļoties uz dīvānu, un kad arī Teodoram ir kāds paklājiņš, kur viņš var apgulties. IKEA, cik esmu redzējis veikalu piedāvājumu, tur nav nekas tāds, kas mums nepatiktu. Es domāju, ka viss būs kārtībā, un mēs nebaidamies ne no kā viesistabā. Ja var izvēlēties, labprāt neskrūvētu, bet kā loterijā iestājies. Sveicināti! Nu, mēs esam klāt jūsu viesistabā. Kas tā ir vainas? Tīri jau nekas tā nav vainas, bet viss ir nedaudz nolietojies, un dzīves laikā tās mēbelītes ir savāktas no dažādiem dzīves posmiem. Kas nepatīk visvairāk? Man laikam tas paklājas kaut kā neiet pie sirds. Viņš ir superfunkcionāls. Viņš izpilda funkcijas, visu, ko es vēlos, bet viņš ir nedaudz nodzīvojies. Tā kā bērni, suņi, mēs paši droši vien arī esam savu artavu pielikuši. Gati, kas tev visvairāk? Dīvāni jauni gribētos. Kas šim vainas? Tas pats dzīves tāds, kas paklājam, tikai pāris gadus vairāk. Mēs ar jums tiksimies IKEA veikalā pie izlozes skapja, bet šajā brīdī mēs ar Egitu labprātāk tā apskatīt vēl tādus stūrišus, knifus. Aprunāsim jūs telpu. Tieši tā, lai tad saprastu, ko te varam iesākt. Tā jau tik tiešām var piekrist. Jauka viesistaba izkārtojums. Loģisks, ļoti loģisks. Baudīsim to dīvānu. Jā, Gatim taisnība. Es saprotu, kāpēc gribēs kaut ko svaigu un jaunu. Tev nešķiet, ka pārāk daudz viss kopā. Kaut kādu zonējumu te neprasītos. Kā jau ir TV zona, un tad ir bērnu stūrītis. Bet tas, ka tev liekas viss par daudz, tas droši vien ir tāpēc, ka tas rada vizuālo troksni. Katra tā pasaku grāmatiņa krāsainā, viņa tomēr ņirb gar acīm. Tu to var paslēpt vienīgi. Bet savukārt, ja paslēp, tad bērns nevar paņemt un palasīt, tā, ka viņam gribās. Man ir liela vājība uz kamīnu. Kā varētu apspēlēt un uzlabot arī šo stūri? Man patīk tas zaļais. Tur viņi trāpījuši 10.
Bet viņš ir dzīvo tā kā savu dzīvi. Tas gan. Jā, un kaut kā gribētos viņus apludināt kopā. Šis ir tas elements, es domāju, kas sagādās grūtības jebkurā gadījumā, vai gan dizaineriem, gan, ja jāplāno būs pašiem, bet no kura to visu varētu sākt tā kā domāt. Un tāpēc, es domāju, laiks ķerties klāt darbiem. Jā, šis būs ļoti interesanti. Mēs esam nonākuši līdz ļoti tādam svinīgam brīdim, jo pēc šī brīža lietas mainīsies. Šis brīdis noteiks visu tālāko. Kādas sajūtas? Ir ok, diezgan mierīgi. Es esmu satraukusies. Tas vispār pa vēso, vienkārši tāds chill. Jūs esat lēmuši, kurš izlozēs? Jā, mums ir sadalīts lomas. Budžets un dizains būs Dārtai, bet skrūvēšana tas būs manējais. Ķersimies klāt pie pirmās kategorijas, tātad interjera priekšmetu budžeta kategorija 1, 2 vai 3. Es izvēlos pirmās durtiņas. Pirmās durtiņas mums ir ar summu 3500 eiro. Jauki. Ļoti patīkam, jā. Turpināsim plānošanas kategoriju. Ņemsim otrās. Otrās durtiņas. Labi. Tu redzēji jau? Nē, es neredzēju, es vienkārši jau satraucos. Cik neviltot. Es braukšu bieži uz IKEA, uz konsultācijām. Un? Tad jau liet trepītē, un lai ir pēdējās durtiņas, tā kā otrās. Jā. Tā kā pa diagonāli. Jā. Labi. Tā tad. Tik labi, jā. Bravo! Lieliski. Šī ir tas, ko tiešām gribēju. pat diagonāli, kā gājāt tālūk arī nonācāt. Šī brīža sajūtas. Būs ko darīt, būs interesanti un prieks, ka paši varēsim iesaistīties un tā. Man patīk tas optimisms. Paši savus darbiņus ļoti labi. Lai būtu caurspīdīgums, lūk, bija arī opcija šāda budžeta kategorijā un bija arī opcija šāda. Tā kā jūs tādā viducītī esat trāpījuši un, protams, arī saistībā ar izvēlēm, tur attiecīgi, kā IKEA plāno un arī IKEA saliek, bet tā jau būtu tad cita diagonālīte, Tas kur nav būtu tas pats, jā. jāņem. Ja? Nebūtu tik skaisti katrā ziņā. Ko šajā brīdī parasti es saku, laiks Egitai tad ķerties pie darbā, bet jūs būsiet super iesaistīti. Ļoti labi. Tā kā jums ir atbildīgais uzdevums, gan pašiem plānot, gan arī skrūvēt, tad mums ar tevi būs mazliet jāsamēra, lai mēs zinātu, ko tu vispār var ielikt. 4, 19. Tas ir līdz galam. Pašai. Tā ir 2,48. Ir 1,1 m. 101 dalmācietis. Tagad es jūs atstāšu ar šo skici. Jums ir jāizpilda mājas darbs. Jūs droši varat izpausties, krāsot, zīmēt. Izdomājiet arī toņus, kādus jūs gribētu. Sarunāts, jā? Yep. Ļoti atbildīgs uzdevums. Atdod tev šo, mainamies. Un tad tiekamies veikalā. Yep. Es redzu, ka tev rokās ir mājas darbs. Kā gāja? Nebija tik sarežģīti. Par pamatu ņēmu IKEA mājaslapu, no tā arī meklēju iedvesmas avotus. Super, tad vajadzētu būt, ka būs diezgan līdzīgi kā dizainerē. Varētu kaut kas sakrist, jo tas resurs ir viens. Skaidrs, labi. Es arī nosūtīju Māras dizainerei, tā kā viņai arī būs sava versija par to. Dizainerim būs Alīna. Tagad mēs ejam iepazīties. Iesim iepazīties. Tā, mūsu vīzija par mūsu viesistabu ir apmēram šāda. Mēs sapratām, ka varbūt tumšas lietas nebūs mūsu lauciņā šoreiz, un tādas pilnīgi gaišas arī gluži nē. Un varbūt krāsas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Mēs, protams, neaizmirstām arī par mūsu mazo reziju, kuras rotaļstūrīti varētu iekārtot nedaudz, lai ir kādas kastītes, kādi trauciņi, jo viņai patīk paslēpt dažreiz kaut kādas lietas. Vēl viena centrālā lieta mums, protams, ir kamīns. Jā. Es gan bišķi pieturējos pie tā tumša zaļā, kas tur jau ir. Un domāju, kā to fonu varbūt risināt vai atsvaidzināt ar kādiem interjera elementiem.
Mūsuprāt, varbūt ir vieta arī kādam atpūtas stūrītēm. Mūsu istabā, ja jau tur ir tas kamīns. Es saprotu tā zaļā siena, bet kāds varētu būt tonis pārējā istabā? Tas būs labs jautājums dizainerē. Es domāju, tad tu mums vari rādīt. Man šķiet, ka mēs esam diezgan uz viena viļņa. Jā, ir tas zaļais tonis, bēžie toņi, koks ir iekļauts. Tad šeit es esmu izveidojusi jau vizualizāciju. Par sienas toņiem es esmu izvēlējusies tādu maigi bēžu, nesmilšu krāsu, bet kaut kas tiešām ļoti līdzīgs. Ir bērnu stūrītis ar plauktiņiem, kastītes, kur ielikt mantiņas, paklājiņš. Skatos, kad jums ir tāds pats. Esmu arī paredzējusi vietu ēdamgaldam, ja būs, pieņemsim, kāds lielāks pasākums vai kādi svētki, Ziemassvētku, dzimšanas dienas. Man ļoti patīk, ka plānojumā ir ielikt arī eglīte, jo tas ir tāds svarīgs īstenībā moments, ko daudz bieži vien plānojot savus mājas arī aizmirst, kur te būs tā vieta, kur stāvēs egle. Ļoti veiksmīgs plānojums. Jā, jūs arī minējāt, ka gribat atpūt stūrīti. Šeit es ievietoju tā blakus dīvānam, arī atsevišķs krēsls. Šim poam krēslam ir arī pievienots kāju zvilnis. Jā, man patīk tās krāsu toņi ir tieši tādi pa lielam, kā man gribējās, tādi mierīgi dabas krāsas, un tas izkārtojums arī ir ļoti jau pierasts un ērts. Jā. Super, es redzu, ka ir ļoti daudz kopīga. Manuprāt, šeit pat nav īsti tādas daudz vietu kompromisu meklēšanai, ka šeit viss ir diezgan saskanīgi un līdzīgi, un tu mums varētu kaut ko parādīt noteikti arī veikalā. Šis ir tas dīvains, kurš mums iepatikās, kuru mēs atradām, un likās, ka viņš varētu iederēties tajā interjerā. Jā, Arī praktisks, vai ne? Jā, viņš ir ādas, vai ne? Jā, viņš ir ādas un ļoti labi kopjams. Ar suni. Bet nav pārvelkams pārklājs. Nevar izmazgāt tā tad, jā. Nevar izmazgāt. Izvilkt. Izvilkt var. Viņš ir trīsvietīgs un guļamdīvāns. Super. Kā arī viņam ir pieejami vairāki iespējami jaudumi. Es gribētu jums ieteikt šo, bet ne šo gaišo toni. Gribētu pieturēties pie šī zaļā. Jums arī patika zaļā krāsa. Mums jau tie zaļie ir tādi sirdītu. Var redzēt. Un šis pārvalks ir noņemams un mazgājams. Viņš ir arī izvelkams, tas dīvains? Viņš ir izvelkams, trīsvietīgs. Ir jauki? Jā, Jā. pietrūks televizors un gatavs. Es arī gribu izmēģināt. Droši. Es atnācu pie jums ciemos. Skatīties kopā televizoru. Tagad esam atnākuši pie Bestas mantu glabāšanas mēbeļu sistēmas. Šī TV zonas mēbeļu sistēma. Viņu ir ļoti ērti kombinēt, gan skapīšus ar durtiņām likt, gan arī brīvi stāvošus bez durtiņām, kā arī ir iespējams atvilknes likt. Plauktiņus, ir pieejamas ļoti dažādas krāsas, ir fasādītas rievotas ar rakstiem. Sanāk, tas rāmis, tad tur ir daži veidi, bet fasādītu savukārt atkal ir viss plašais piedāvājums, kas tev ir tiešais. Jā, mēs varam redzēt, jā, piedāvājums ir ļoti liels. Eit skapīts ir pielikt pie sienas, kā šis variants televizoram vats, piemēram, kur viņš paliek rozeti ir zemāk, zem skapīša. Jā, tāpēc šī Bestas kombinācija ir ļoti laba ar to, ka šeit jau ir izstrādāta speciāla vieta, kur iet vats. Jau arī Latvijā esam pārņēmuši šo zviedru tradīciju savos logos iekarināt stralas, zvaigznes. Strāla simbolizē staru un to siltumu sajūtu. Zviedriem vispār tradīcija ir, viņiem ziemas tumšajos periodos katrā logā ir jābūt zvaigznei, un tā simbolizē ceļu uz mājām.
Cik jauki. Var gan iekarināt, gan arī uz kājas, kā naktslampiņu izmantot. Un tad var gan istabā, gan uz palodzes, visu kaut kur. Un īstenībā skatītāji nenokavējiet, jo šis zvaigznes no veikala pazūd ļoti, ļoti ātri. Jo tad, kad es pirms Ziemassvētkiem atbraucu šeit kaut ko iepirkt, tad tik plaša izvēle vairs nav. Bet, lai mēs savas strāles zvaigznes varētu iekarināt logos, mums vispirms ir kārtīgi jāpastrādā un jāpaskrūvē. Dodamies. Ejam. Nu, ko tagad, jā, tiešām pats interesantākais var sākties, ja? Kad šīs kastītes kļūst par maigu viesistabu. Bet nu vēl ir ko pastrādāt līdz tam. Ir diezgan ko pastrādāt līdz tam. Ko mēs skrūvēsim? Skrūvēsim atpūtas krēslu pongu. Tad būs atkal pēc nākamās paskrūvēšanas, tad varēs atpūsties, un tad atkal varēs paskrūvēt un atpūsties. Šeit būs viena kaste. Jūs atradāt instrukciju? Jā, instrukcija ir. Tam būs atsevišķa instrukcija. Tas būs kāju paliknis. Lai viņi to darbojās, mēs varam. Godīgi sadabēji, ne? Jā. Mums ir gatavs. Lūdzu, izmēģini. Tā, ja kas ķeriet? Te mēs tagad redzam vienu no toņiem, kas ienāks jūsu istabā. Šis ir kaut kas jauns, un arī sienu tonis ir mazliet pamainījies. Kādas ir pirmās sajūtas, pirmās reakcijas? Par sienu toni es varu godīgi pateikt, man pirmais bija tāds ļoti pelēks. Bet tā diena tā kā bišķi pamainījās, tā kā saulīt pagāja uz vienu pusi, uz otru. Tas pelēkais ir tāds, kurš kaut kā absorbē tās apkārtējās gaismas, un viņš tik ļoti mainās, ka viņš jau kļūst interesants. Vienmēr ir tā, ka pietiek, man nekad nekas nav trūcis, bet, ja gadās, ka trūks, tad es zinu, ka varēja veikalā aizbraukt un paņemt. Jā, mums ir atsevišķi tādas kastītes, un tad, ja trūkst, un ja paliek lietiņu var pāri, paņemt. Jā, un ja paliek pāri, var aizvest, jā. Nu, Teodor, nāc izmēģini. Lec iekšā. Nāc. Teodor, diemžēl tu ne. Kurš būs pirmais, kurš izmēģinās? Tu skrūvēji. Es visbiežāk tur sēdēšu. Jā. Un tieši saka, kājiņas var sacelt gaisā. Jā. Ko jums Šis ir labs. Ko jums lūdzu pasniegt? Nu, palielam dīvānu varam arī nelikt. Bet nu saskrūvējam. Saskrūvējam dīvānu? Aiziet. Man liekas, mums interesē. Šī ir pirmā? Jā, nē, šis ir jūsu kārta tagad lielai mēbelei. Es domāju, ka mierīgi. Jā, jo ir vajadzīgi vismaz 2 cilvēciņi. Kur ir jau šitās te ir tās kājas. Jā, bet tad tas ir pie sāniem. Tur jātaisa nākamā. Aliņš, šim dīvānam ir tāds gan zaļganīgais tonis, ja? Jā, nu vairāk zaļš. Tāds pats kā atpūtas krēslam, jā. Jā. Un man bieži vien uzdod jautājumu, kas nāk pirmais, sienas krāsa vai mēbeļu krāsa? Manā gadījumā bija sākumā mēbeles, un tad es izvēlējos sienas krāsu. Nu, es arī tā esmu dzirdējis, ka tā būtu pat loģiskāk darīt, jo mēbeļu izvēle ir salīdzinoši šaurāka nekā toņu izvēle. Un tad līdz ar to vispirms var atrast īsto mēbeli, īsto... Un tad tu pieskaņo, kas pie tā visa interjera vislabāk tā kā iederēsies. Un kā var, tā kā tie, kas paši to dara, kā var pieskaņot? Nu, man liekas, jebkurā būvmateriāla veikalā ir toņu kartes, un tad var izvēlēties, kāds tonis patīk.
Var arī paņemt to toņu kartu un paskatīties mājās, kas iet kopā. Ja tiešām nezinu, tad var jau vērsties pie interjera dizaineriem un tad uzticēt. Un tad palīdzēs šo jautājumu atrisināt. Tā, izskatās, ka vieglāko daļu es būšu palīdzējis izdarīt. Un tagad ar to skrūvēšanu, tad es jūs atstāšu droši vien. Tad jūs tiksiet galā, ja? Nu, izdarīsim pārējo. Izdarīsim. Nu, labi. Alīna, tu viņus pieskat, ja? Noteikti. Labi. Čau, tiekās vēlāk. Es jums tagad iemācīšu, kā skaisti uzklāt svētku galdu. Super. Ar ko jāsāk? Jā, tas man arī interesē. Ja šajā brīdī ir tāds... Galds ir. Tukšums. Jā, sāksim ar galda celiņu, kura vēlas uzlikt. Lūdzu. Šis būs tavs galds. Šis ir mans galds. Kad tu darbojies. Šeit būs trauku paliknīši, tos varam Ko katrai vietai šādi uzlikt. paliknīši? Tas jau nav vienkārši, lai kāds nesacūkotu galdu. Tam jau ir dekoratīva nozīme arī. Vai arī, vai vairāk? Gan Gan, dekoratīva, gan arī praktiska, jā. Man ir mākslīgā augu virtene. Es jau to iesāku aptīt ar lampiņām. Tie ir svečturīši? Jā, tie ir svečturīši. Vakara noskaņai. Radīsim īstu egļu smaržu. Ieliksim svecītes Tiešām. ar čiekuru un skuļu smaržu. Vīna glāzes. Tagad ir jautājums, ja? Kurā pusē? Vienā varbūt. Vienā. Jau vienā. No salvetēm taisīsim eglīti. No apakšiņas lokam uz augšu un taisam tādu kā egļu skuiņu. Locam tā, lai šeit veidojās eglīti, tā kā spicumiņš. Spicumiņš apakšā. Jā, Spicumiņš. apakšā. Spicumiņš ir. Un tad šos uz iekšu ielocam, lai veidojās tā taisnā maliņa, kā eglītei. Tā, galds ir saklāts. Tagad atliek izcept cepeti, likt kartupeļus galdā un sēsties. Cik te ir silti un skaisti! Vai ne? Ārprāts! Tas viss tā salikās kopā, tā telpa, tā tiešām ļoti tā bilde bija pavisam savādāk kā tajā zīmējumā. Es negaidīju, ka tās krāsas tiešām tik ļoti sasauksies visas kopā, ka viena lieta tik ļoti papildinās otru. Klausies, Reizi, skaties, kas te ir atnācis. Es nāku ar mazām dāvanām. Sunītis? Jā. Un tas ir jums, lūdzu. Reku, te arī tāda maza tāda eglīte. Jā, droši vien tepat arī varam nolikt, vai ne? Un grosu var arī izmantot citām lietām. Un tā. Super. Nē, nu jūs esat pastrādājuši forši. Uzzinot, ka man pašai būs jāplāno, man bija panika, godīgi sakot, un stress, bet kaut kā laika gaitā es jau nomierinājos, sapratu, ka man būs atbalsta komanda, ka būs IKEA dizainers, ar kuru es konsultēties. Jūs visu plānojāt, visu skrūvējāt, vēl turaties? Vēl turamies, bet bez Alīnas mēs to nebūtu paveikuši tomēr. Tad noteikti vēl tā gandarījuma sajūta, ka tas viss ir paši izdarīts, ka nav tā, ka tu vienkārši aizbrauc, padzīvo kaut kur citur, pēc tam atbrauc un tad it kā smuka, bet tu pats neko tur neesi ieguldījis. Tāds, viss ir izdarīts pašam.
tāda nogurdinoša gandarījuma sajūta. Kādi ir varbūt secinājumi vēl varbūt par visu procesu? Ka tagad noteikti mēs gribam remontēt vēl kaut ko, bet vajag ņemt tālāk zinošus cilvēkus, un tad viss izdodās. Nu ko, ar šo mēs arī noslēdzam 9. sezonu. Vēl 8 dalībnieki ir tikuši pie tiešām mājīgām un skaistām telpu pārvērtībām. Paldies tev, Egita! Tu biji brīnišķīga, tu nāci tālāk ar vērtīgiem padomiem un, manuprāt, ļoti labi arī iejūties. Paldies tev, Kristap! Paldies tev par padomiem, kā šo vispār darīt. Un man ir liels prieks, ka mums izdevās iedvesmot skatītājus un arī šo to vērtīgi iemācīt. Jā. Draugi mīļie, lai jums brīnišķīgi, skaisti un silti šie svētki. Un arī mājīgi.